Sveiki, te Jūlija Puķe. Tātad šīs dienas video būs, es neatceros īsti, kā es saucu šito video, bet laikam manas bērnības atmiņas #2. Es vēlējos jums pateikt, ka es īsti nezinu, vai es esmu šo teikusi, varbūt kaut kādās tiešraidēs, kaut kas tam līdzīgs, bet man ir kaut kas ļoti exciting, kas būs. Ja jūs uzminēsiet apakšā komentāros, kas tas ir. Tas ir tāds tā kā projektiņš. Tad jūs varbūt tiksiet šajā projektā iesaistīts. Un ja jūs vēl nezināt, mans meetups ir 25. jūlijā, vāt. Ko? Uz priekšu. Jēj! Tātad šoreiz es arī paskatīšos uz dažām bildēm. Nevēlos rādīt savu tēvu šai bildē, bet re, kur es ar viņu mācos klavieres. Nu, es mācēju, protams, labāk, jo esmu mūziķe. Tad, lūk, fashionista, jā. Atcerieties to manu peel-off video, ja neesat redzējuši, noskatieties, iesaku. Re, kur es jau pirms tam biju izdomājusi, ka zilas lūpas ir mana beja. Arī, ja jūs vēlaties nākamo sēriju, tad raksiet apakšā. Re, kur man ir ļoti skaista māmiņa ir nogriezusi matus. Paldies, māma, ka tu man atļāvi tādai iet ārā no mājas ar tik skaistu frizūru. Jā, tas ir viss, cik mēs bildes daudz. Kas te mums vēl ir? Cietumnieku izglābšana. Spēle visai ģimenei. Ok. Ak, manu vai. Es tikko atradu zeme. Tātad es agrāk, šī ir pa klasi 1., 2. taisīju sev zemi, savu valsti, savu pasauli vispār. Tātad valsts nosaukumi. Loveland, Kurpītes, Kaķi un suņi, Lililala, Lotata, Uļuļuļu, un tad ir... ir kaut kādi šitien te, saprotiet, kaut kādi tur zīmējumi. Tātad re, kur ir visi, ko tas nozīmē. Rozā, ja pamana valstis skūpstoties. Un, nu, ja kas te nekur nav rozā. Šī ir viena no visakvardākām bildēm pasaulē. Tātad šī ir ļoti skaista dāma. Man bija ļoti liels potenciāls. Teikšu tā. Emo. Apakšā. Emo, Bailota. Meitenes vārds ir McBlack. Tā kā nevis McDonald's, bet McBlack. Wow! Man ļoti patīk šī tehnika, ko es izmantoju kokam. Un arī es agrāk taisīju ļoti daudz kaut kādas notebooks. Tā kā šeit ir kaut kāda Hello Princess, es pat nezinu, kas šis ir. Draudzeņu patikšana un nepatikšana. No 2011. gada 2. jūlijas līdz 2011. gada 9. jūlijas. Es rakstīju, kuri cilvēki man patīk un kuri nepatīk. Nākamais ir Fashion Star, modes žurnāls, apģērbs vienkāršām meitenēm. Šis ir jums vienkāršās meitenes, kurām vajag apģērbu izdomāt. Manuprāt, ļoti piemērots jums vienkāršās. Un šis ir apģērbs panku meitenēm. Jums panku meitenēm šis ir perfekts apģērbs, acīm redzot. Šī esmu es. Un tad ir apakšā. Es jaunībā. Mans zēns, ko mīlu, atsāca blank. Nopietni, tur nekā nav uzrakstīt. Bubble Girl. Ok, es atradu, šeit ir mani dzejoļi. Es nosīšu dažus. Pirmais dzejolis. Bubulis un knubulis. Pa ceļu iet bubulis, satiek lielo knubuli. Kopā sanāk bubulis, knubulis un šī pasaka jau beidzas. Palieku sarkan balts un dabūju ar bubuli. Atnāk lielais knubulis un dabūju ar knubuli. Bubulis, bubulis, knubulis, knubulis. Tāds man... Es nesaprotu šo vārdu, ko esmu uzrakstījusi, bet tāds man bla 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 vārds ir šīs. Un tad lielais knubulis un vēlreizīti bubulis. Wow. Very deep. Very deep. Es zinu, kāda ir labākā pasaulē dzejniece. Tās mēs lūk. Nākamais skaitļi. Viens ir skaitlis, bet nav cipars. 2 arī skaitlis, bet nav īkars. 3 jau arī skaitlis maz, bet kur nu vēl tītars. Ak, pa 4 tie jau metri. Un kad izskaitīs līdz 100, tad visi burti grims lielā mazā citā
akā, kad būs izskaitīts līdz 100. Wow! Es tālāk pat ne. Paldies, ka noskatījāties šo video. Neaizmirst nospiest like, kā arī subscribe. Komentē apakšā video idejas, jo man nav ideju. Tā!